Ūdens un elektrība esot nesavienojamas lietas, var diezgan pamatīgi atrauties. Latvijā ūdens no gaisa un gaisā ir gandrīz vienmēr. Elektrība, te ir ļoti daudz elektrības, tāpēc man pat ir bail pieiet klāt. Bet ja nopietni tāda Audi Q6 e-tron, automobīls, ar kuru var aizbraukt diezgan tālu, ja tas ir pienācīgi uzlādēts. Un par to tad arī šodien mazliet vairāk. Audi Q6 e-tron ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad tā cena ir ļoti līdzvērtīga analogam automobīlim ar iekšdedzes dzinēju, un tas jau ir diezgan patīkami. Tad par elektrību var aizdomāties. Bet ja par cenu, tad droši vien sāksim ar to, kad ir 3 versijas. Viena ir tāda, kā mūsu gadījumā, glīts jauks automobīls ar priekšējo piedziņu, un tad cena sākās no 72 700 eiro. Tad ir pilnpiedziņa, kad cena jau ir sasniegusi 79 700 eiro, un visbeidzot ir SQ6 e-tron, kad cena ir kaut kur virs 99 000 eiro. Šeit zem vāka nav nekas tāds, par ko ļoti daudz būtu jāstāsta. Un gal galā, ko tu par bagāžas nodalījumu pastāstīs? Ja nu vien to, ka te var ieliet logu skalojamo šķidrumu, un te var glabāt rekovādus līdzi ņemšanai. Un šajā gadījumā te ir 100 kW akumulators, lītija jonu, augstsprieguma. Šeit ir 225 kW jauda, un kāda jums starpība, cik tas ir zirga spēkos. Ātrums 210 km/h šim automobīlim ir, un konkrēti šis līdz 100 spēja ieskrieties 6,7 sekundēs. Normālos apstākļos šī krāsa šķiet dūmakaini zila. Taču normālā janvārim atbilstošā lietus un mīglas laikā tas pat izskatās krietni spilgts. Ja jums gadījumā interesē, kā ir ar šo automobīli braukt, tad es varu jūs abēdināt. Braukt ir ļoti labi. Pirmkārt jau dinamisks auto, kurš parāda nepieklājīgu žestu jebkuram satiksmes dalībniekam, izņemot citam elektriskam automobīlim. Automobīls ir stabils, un kas ir interesanti, tad šis ir tejovai pirmais elektriskais automobīls, kurā es nesajūtu to elektriski sintētisko braukšanas garšu. Audi Q6 e-tron salonā visi ir kā jau vāciešu premium klases automobīlī pieklājās. Pārdomāts, perfekts, ļoti ērti, viss izvietots, te nav ilgi jādomā, kur kas atrodas un kā ko ieslēgt. Skaidrs, ka te visi apdares materiāli ir tādi, kā mums patīk, mīksti, pūkaini, ar dažiem izņēmumiem. Ko gan es varu teikt, kas šķiet vairāk nav nevienā pašā automobīlī uz šīs zemes virsmas, tas ir komplektācijā nāk vecais, labais, elektriskais piepīpētājs. Tā kā grozies, kā grib, automobīļa salons ir izveidots tā, lai ilgās stundas pie uzlādes stabiņiem nebūtu skumjas un vientuļas. Ražotājs paredz, ka ar vienu pilnu uzlādi Audi Q6 e-tron spēja nobraukt no 540 līdz 640 km atkarībā no ārējiem apstākļiem. Pie 100% pilnas uzlādes mums parādīja, ka mēs spēsim nobraukt 480 km. Pieļauju domu, ka pie vainas ir +5 grādi janvāra beigās. Par uzlādi gan te ir mazliet sasapņojušies, stāstot, ka pa 10 minūtēm var tikt pie 200 cik tur tiem kilometriem. Nezinu, varbūt mūsu gadījumā tā tas noteikti nebija. Jā, mēs arī neatradām 270 kW uzlādes staciju nevienu, tāpēc mums pa ceļam esošā, kur jāmaksā par minūtēm, mums 200 km prasīja apmēram 40 minūtes. Un kas tad ir 40 minūtes salīdzinājumā ar mūžību? Patiesībā ļoti labs automobīls, ar kuru var diezgan tālu tikt pie nosacījuma, ka pa ceļam ir kur uzlādēt. Un es gribu teikt jums to, ko parasti saku, atvadoties pie kāda no šiem te automobīļiem. Nesakiet nevēla, kamēr neesat izmēģinājuši. Jūsu komentāri nevienu neinteresē, un tikai tad, kad būsiet iepazinušies ar šo auto klātienē, labprāt uzklausīsim
jūsu viedokli. Bet tie, kas meklē labu jaunu elektrisku automobīli, aizdomājieties, kāpēc ne?